Čau visiem! Šajā daļā turpināšu iepriekš iesākto un noarmēsim, un es ielikšu papildus dībeļus. Šeit gan mans teicis uzņemsies lielāko daļu darbā ar armēšanu, jo viņam tas ātrāk iet, man cik ātri neiet. Kopumā, jā, drusku piebremzēsim ar jumta darbiem, jo sapratām, ka šī māja ļoti šķība. Sanāk tā, ka šī puse, kur es tagad esmu ielicis pamats, kas tā skaits austrumu puse, ir diezgan iesēdusies tie 20 centimetri. Tas jau ir ļoti nopietni. Viens baļķis, tā kā ir iegājis, es domāju, ka ar visiem pamatiem ir iegājis iekšā. Jo, tā ir sanāk tā, ka viens baļķis jāņem nos, lai ieliet tos pamats līmenī. Lai gan es sāku tajā rietumu pusē tīri baļķa līmenī. Tā kā, jā, mums tas lēnām jāuzceļ augšā, un līdz ar to sanāk tā, kad tagad noarmēsim, jāuzliek hidroizolācija, to arī drusku vēlāk redzēs, un tad jācenš celt, jāizmūrē, un jāpārliek atkal tās spāres sijas, nevis spāres sijas, ko mēs bijām likuši un nolīmeņojuši, viņi tagad jāņem nost, un jāceļ māja arī pa vidam augšā. Vajadzēja varbūt no sākuma jau tu iedomāties, bet šīs ir tādas lietas, ko, tu vari uzzināt un darīt, tikai darot var to, ja nav bijusi baigā pieredze pirms tam dažādiem restorācijas objektiem vai nav izglītība kaut kā, tad tas ir tikai, diemžēl, tikai uz pašu pieredzi. Un līdz ar to sanāca, jā, kad drusku laiku esam pačakarējuši, darot lietas, kas varbūt tagad būs jādara vēlreiz, lai sataisītu tā. Bet, tagad tas ieilgs šis process, bet, es ceru, kad tiksim līdz jumtam tuvākajai tālākajai laikā. Pie reizes, kamēr es vēl pie jumta nevaru ķerties, izdomājam arī pasīties šo piebūvu, jo sanāk, ka viss ir iesēdies, un ir tāda problēma, kad, ja mēs ceļam 20 cm, tas ir nopietni. Tad savedām krājumus, viss, kas nepieciešams. Paņemien. Pie reizes, ja jau jāceļ viss šeit augšā, noņēma arī piebūvē visu. Nost pasīties savādāks stils, te ir taisīt viņa kā stāvbūvu, jo šis nav oriģinālā māja, tas jau bija zināms, šī daļa. Viņa tika piebūvēta, jā, Latvijas laikā kaut kādā brīdī. Un jā, domājām, kā mēs celsim māju, jo iekšā jau ir izbūvēta vannas istaba, un īsti neatcerās, vai viņi tiek sasaistīta siena vai nav, kā tur būs, ka mēs celsim, vai viņa vannas istabā tās flīs neies nost vai kā. Bet, cerams, ka viss būs labi. Tagad, jā, sanāk, galvenais ir pacelt tos centimetrus, lai mēs varam izmūrēt un kaut ko tālāk domāt. Pa stāvbūvas kondīcija it kā no ārpus izskatās labi, kā iet iekšpusē nezinu. Te problēma ir tā, kad ir siltinās no iekšpuses ar vati, akmens, bet nav tā vajag barjera un tā, līdz ar to es gribētu to vatu kaut kādā veidā dabūt ārā, jo, ilgtermiņā tas varētu būt bīstam. Šādai mājai koku kaut kādu nedod Dievs kaut kādu mitrumu paliek vai pelējumu vai kas. Nācās griezt to pumpaino ģeomembrānas pusēm. Tīri tāpēc, ka, negribējās rakt vaļā dziļāk, lai visu metru ielikt. Ielikām pusmetru, un šoreiz mēs likām līmenī. Tas būtu augšējais gals, tāds būs tas zemes līmenis. Drīzāk bruģa vai kaut kāda cita materiāla līmenis apkārt mājai. Tie 40 cm izvēlējos cokols. Nezinu, vai tā labi vai slikti doma, bet, 40 cm tāds optimālais. Jo dažās vietās man būs riktīgi jāpieber, dažās mazāk, bet tas tā kā zemākais punkts bija. Un kopā, jā, mēs ar naglām viņu piestām,
to pumpaino geomembrānu, jo es nekur īsti nevaru atrast tās geomembrānas, tās speciālās naglas. Bet, nu, labi, piesiet ar parastajām zirga naglām, kas man tur mētājās lūžņos. Un te jau mēs cenšamies pacelt māju. Te gan jāsaka uzreiz, kad ar 2 donkatiem jāceļ, jo tur pārāk liels lauziens. Bet, nu, kopumā, jā, šādi aptuveni. Izskatās tīri ok. Gribētos, protams, lai iet līdz pamatiem apakšai tā pumpainā membrāna, bet, nu, pa lielām man viņa tīri pret virsējām zālēm, lai viņi neaug, nebojāt pamats, lai drusku tā kā drenāži būtu un tā. Šis te, ko mēs tagad darām, tur pacelājam, tad sanāk domāt visu laiku, kā un ko darīt. Nu, tas ir tas mīnus atjaunojot mājas, jo, ja tu taisi jaunu māju, visu ir ļoti elementāri. Ieliek pamats, uzliec hidroizolāciju, tev nekas netraucē. Te, lai, ja es gribu ielikt hidroizolāciju, nu, tādā vienā, nu, tā kā rullī, lai man nav tur jālaiž pāri viens otram, jāgriež, tad man jādomā, kā sākt vai no vidus vai no sāniem, jo, nu, tie visi balsti traucē. Tu nevari monolīti uzlikt to hidroizolāciju, kā gribētos. Un arī tas, kad, nu, pat māja ir iesēdusies, nezinu, vai šajā kadrā var redzēt, nu, iespējams var pateikt, kad šī te kreisā puse ir krietni iesēdusies. Tā kā jā, sākām ar vietu, kur netraucēja šī te atsaists, ne, bet, nu, stuts. Un sākām no viena gala. Šeit mēs izmantojām arī šo pašu braķēto rubrīdu, bet te ir virsklājs. Viņam nebija apakšklāja pieejama, paņemām virsklāju ar braķēto. Un tas ar to ir drusku grūtāk strādāt, jo viņš, nu, biezāks. Un iespējams arī izturīgāks, bet, nu, grūtāk strādāt. Šoreiz es nekausēju šo te rubrīdu. Neredzēju īsti jēgu. Es viņu līmēju klāt ar to jumtu līmi kaut kādu arī uz bitumena bāzes. Viņa gan ir tāda bieza, bet nav tik bieza kā augstā līme bitumena. Nu, tur ir dažādas līmes. Un šī jumta viņa bija tāda šķidrāka. Jo man baigi negribās vairs ar to uguni kaut ko kausēt, teik īpaši te putuplās blakus savs koks un, nu, priekškām. Tad šeit arī viņš mazāk smird. Vienīgi tas, kad labāk būtu varbūt sildīt, bet, nu, sildīt arī es negribēju. Jo, tā, kad uz piekausē vai ar karstoši to te augsto līmi, sakarsējot pielīmē, tad viņš nekur nekustas. Viņš pielīp un tā, bet te viņš tā nemaz nepielīp, tad vajadzēja pagaidīt ilgāku laiku. Bet, nu, drusku sanāk, ka mēs esam pabojājuši to rubrīdu, bet tas ir pirmā kārta tikai. Vēl nāks plasmas hidroizolācija. Un tā, jā, tā mēs cīnījāmies to rubrīdu.
te it kā centāmies pacelt māju, kā mēs iepriekš cēlām, pieskrūvējot pāris resnajām skrūvēm. Bet tomēr te tas svars ir tik milzīgs un tas lauziens ir tik liels, kad tās skrūvas vienkārši tā kā ieliecās un viņas tajā kokā vairāk tā kā ļāvās līdz. Līdz ar to neko īsti neizdevās pacelt. Un tad nākamajās dienās mēs izdomājām, ka jāliek zem. Tā kā kokiem izāģējām, palikām donkretas 2 zem šiem baļķiem un tā cēlām. Bet to jau redzēsiet nākamajās daļās, kā mēs tā kā centāmies izlīdzināt. Nu tā, ir pagājuši pāris dienas, kopš mēs te kaut ko darījām, cēlām. Neko baigi nefilmēju. Tad detalizētāk, jo, man tīri garīgais nebija. Drusku dēļ šīs te viss nosēšanās, un ka viņi īsti necēlās tā māja. Drusku tāds, garīgais bija sabojāts. Un viss kopā, jā, nācās padomāt, kāpēc šo daru, bet, labi. Tā kā tās tā kā bēdas ir pārgājuši, jāturpina tālāk. Ko tur vairs? Nopirkām vēl vienu donkratu. Tagad ar 2 pacēlām, vēl 2 cm uzcēlām uz augšu, diezgan viegli iet. Bet mums tur jāatbrīvot starpsienā, pirms mēs kaut ko tur darām. Bet, gribēju parādīt, pirms mēs tālāk kaut ko darām. Cik te ir. Ieliku kalsās visu cauruli tīri, lai pasītos, lai nepiebaram pārāk daudz. Šitā pagaidām arī atstāsim, jo līdz slīpums veidojas un nav jārok pēc tam 2 reizes, lai vairāk nepieberam. Tagad viņš arī smuki noblietēsies po kādu laiku, un tad, jā, līdz rudenim varētu līdz tejienai ielikt to cauruli, piebērt visu un, jā. Jo tur, man liekas, mums ātrāk būs jāber, jo stalaiši jāliek. Labi, to redzēs, tik tālu nedomās. Jā, es drusku ir pabojāts. Tas izspiests, ceļot tā augšā mēs tur cēlām, viņš vēl nebija kārtīgi pielips, bet, labi, tā ir pirmā hidroizolācijas kārta. Pirmās 2. Es pieņemu, ka arī šī te pati masti, ko mēs uzlējām, viņi kā pat pa sevi, kā gan jau hidroizolācija strādā. Tad šajā biezā, es nezinu, cik milimetri tā ir, biezā ruberoīts, tad vienā slānī pa visu pamatu un tad ies dubultā šitas plasmas. It kā pietiktu ar vienu, bet es tomēr esmu šajā ziņā labāk ielikt 2 nekā 1. Tāpat slikti nenāks, un beigās ruberīts, kā zinat, ir viņš brāķētais, tāpēc viņš ir tāds, viņš pats pa sevi ir. Viņu vienkārši nevar tādu pārdot, jo, redzat, viņam tas krāsa atšķirās. Un te tāds viņš kaut ko, es nezinu, tajā noliktavā bija pastāvējis un drusku deformējies, bet, priekš tejienes, kuras viņi tāpat neredzējuši pēc tam, kad būs viss fasāde, metāla lāsenīte. Tad neredzējuši. Jā. Tad jāpaceļ un jāiztaisno, es nezinu, kā te mēs darīsim. Tad te iet vacu uz kleitis, viņu tur pirms pāris gadiem ieraku. Tas būs jāizņem ārā gaņa un jāieliek citu vietu, lai būtu pat tās atstāšu. Tā kā jā, darbs ir, darīt ir ko, daudz ko. Tikai tā, atrādīt pirms mēs taisim tālāk. Uztaisīju tā brāli diezgan uz ātro. Pa vienu dienu no visiem veciem materiāliem, kas stāvēja, uztaisījām, tādu pagaidu šķūnīti uz gadiem 2, 3. Viņam nav baigie pamati, tikai tik, cik ieraksts drusku. Jumts arī, vecais šiferis, ko mēs uzlikām
nu, visi materiāls izņemot šos 4 dēļus, 3-metrīgos colīgos, ir tā kā no otrreizējās pārstrādes. Pa lielam viss šis būtu gājis malkā, bet, nu, nācās arī paraut drusku naglas ārā, lai izmantot viņu kā kaut ko. Nu, viņš gan izskatās šķīrs, jo te tie koki arī nebija taisni. It kā apakšai būtu jābūt taisnē, bet, nu, koki iek zigzagā. Bet, nu, pa lielam tagad viņš sakrauts, es neko neizkustināšu. Nu, jā, vajadzēja varbūt kaut kādā brīdī piefiksēt, pasīties, kad es ņēmu nost tās atsaists. Varbūt tad būtu ievērojis, ka viņš šķīvs, bet, nu, kā saka, no visām 3 pusēm izsās normāli, no šajās izsās sliktāk. Bet tagad vismaz nemētāsies man malka šāda tās te sistēma, ka bija plēja kaut kāda uzlikt un tā. Tagad viņa, nu tā, manuprāt, ir optimāli vējosies. Nezinu, lai gan jau te kaut kas ar papūs un kā, bet, nu, saku, ja šīs 3 gadus izkalpos, es būšu priecīgs, un nebūs nekāda pretenzija. Tātad pacēlām, nezinu, vai kaut ko varēja redzēt, pacēlām, nolaidām šīs 2 uz nulīti. Nu, te laikam ir vēl dēls, bet kopumā uz nulīti, jo baigais lauziens bija, un tagad varēs celt tos augšā. Bet tagad es gribu pasīties augšā, it kā teica brāli man savilts. Tā. Kaut ko viņi te savilkuši. Nu jā, tagad daudz mazāk tas sprauga. Jāapskatās, te vispār izsprauga. Nu, jā, uz pusi mazāk tā sprauga. Nu, vēl ir ko pievilkt, bet nu jau izskatās labāk. Tas reiz nozīmē, būs vieglāk celt te. Cerams. Jā. Šitie man gan ies nost. Es likšu augstāk tos savilcējus šajā augstumā. Es nezinu, prožektors varbūt priekšā. Paiešu. Tā, nu, te ir tāds, tā kā var redzēt. Jo te jārēķina. Te ir 15 cm, nu labi 12. Un vēl 10 vai 15 cm šajās latojums. Tas tur ies. Nu, es domāju, ka 10 ies. Un kopā te būs kaut 22-25 cm izolācija. Es domāju, to kokšķiedes vātu vai ekovātu, nezinu. Un te es varēšu pūst, cik gribu. Te būs siena. Un te būs tā pažobela, kur varēšu arī iepūst 40-50 cm. Nu, sanāk, ka te būs tāds mazāk izolācija, bet, nu, 25 cm jau arī. Labi, nav optimāli, bet pietiekoši labi. Kādu U vērtību tur 20 vai 0,20 varbūt sanāk, es nezinu. Jāpadomā. Jāparēķina to kalkulātoru. Bet, nu, te atkal būs pasīvajā līmenī. Šita te jau arī varēs uzpūst, cik grib. Un te jau ir, te būs visi 50 cm iepūsti. 60 varbūt pat šajā daļā. Jā. Nu, te jau vēl redzēs vēl laiks līdz šim brīdim, ka te būs pūšana vēl kāds gadu 2. Jo tas man jādara pie reizes. Visas sienas jāiepūš šajā daļā un vēl griezt. Es nezinu, cik varbūt kāds ir ņēmis pakalpojumu vai pūš pats, cik tas tā kā laika aizņem un kāds tas minimālā kubatūra, laikam kāda 30 kubi, es nezinu, cik tur sanāk. Bet, nu jā.
Kā? Nu jau skats izskatās. Jā, te ir riktīgi nospiegots. Bet, nu, labi atstās. Jā, lai tā māja drusku pieroda. Koku mājām ir tāda īpašība, ka viņā jāiesēž atpakaļ, ja viņas kustina. Un tad te sanāk, ka šitas, ko viņi ir ielikuši, te milzīgais baļķis. Tā, ka viņi zāģē ārā starp sienu, tad šitas ir, kas balstīsies, kas celsies. Jo tagad te ir nekas apakšā. Nu, kopumā tas arī būs viss šajā daļā. Paldies, ka skaties šos video, paldies, ka komentējat. Arī dodat ieteikums, tas ļoti palīdz, un tā jau tiekamies nākamajā daļā. Kaut ko citu darīsim. Davai, paldies!